Autonomija, mans spēks. Modulis 2 video 2. Mēs runāsim par 3 autonomijas veidiem. Pašaprūpe, matu un bārdas mazgāšana, nagu kopšana, kosmētikas lietošana, apģērba tīrība un izskata pārbaude spogulī. Apģērbšanās, noģērbšanās, apģērbties un novilkt apģērbu un apavus atbilstošā kārtībā un pareizi tos aiztaisīt, attaisīt rāvējslēdzējus, aizpogāt un atpogāt pogas, novilkt un uzvilkt zeķes un apavus. Sociālā autonomija ietver piemēram spēju patstāvīgi un droši pārvietoties. Autonomija apmācībā ietver apzināta un droša fizisko vingrinājumu veikšana. Autonomija apmācībā ietver zināšanas par iekārtām un materiāliem. Autonomija apmācībā ietver izskatīties sakopti un kārtīgi. Autonomija apmācībā ietver izvēlēties fiziskiem vingrinājumiem piemērotu apģērbu un apavus. Autonomija apmācībā ietver izvēlēties fiziskiem vingrinājumiem piemērotu apģērbu un apavus. Autonomija apmācībā ietver ievērot drošības un higienas noteikumus telpās, kurās trenējaties, piemēram, izmantot vieli, pēc treniņa beigām notīrīt materiālus un aprīkojumu, lietot tīras čības, ja iespējams, tikai sporta zālē. Paldies!